Meklē labāko elektrisko zobirstu, ko ņemt līdzi ceļojumos? Šis būs īstais variants. Sveiki, šeit Toms no baltzobu.lv. Visi, kas lieto elektriskās zobirstas, zina, ka dodoties ceļojumā, tā noteikti nāks līdzi. Taču ne visiem modeļiem ir pieejami ceļojuma futlāri, un ja tādi ir, tad tie ir diezgan lieli. Tā vairs nav problēma, ja jums ir Oakley Ease modelis. Šī zobirsta pieejama zilā vai oranžā krāsā, un komplektācijā nāk līdzi viens uzgals un USB-C uzlādes kabelis. Tā ir 2 tīrīšanas režīmi, standarta un jutīgiem zobiem, un tās maksimālā jauda ir 66,000 sariņu kustību minūtē, kas ir mazāk kā citiem Oakley modeļiem, bet vēl aizvien vairāk nekā citu ražotāju soniskajām zobirstēm. Šī zobirsta ir ļoti viegla, tās svēr tikai 67 gramus, taču ar pilnu uzlādi tās spēj darboties līdz pat 120 dienām, un, protams, to iespējams uzlādēt ar USB-C kabeli. Zobirsta ir iebūvēts 2 minūšu gudrais taimers. Ik pēc 30 sekundēm zobirsta nedaudz savādāk nobrē, tādējādi paziņojot, ka ir laiks sākt tīrīt citu zobu daļu. Ir jāiedomājas, ka zobi jāstāv 4 zonās. Katru zonu tīram precīzi 30 sekundes. Taimers palīdz vienmērīgi iztīrīt visas zobu daļas. Zobirsta ir ļoti klusa. Pat uz jaudīgāko tīrīšanas līmeni tā neizdala vairāk kā 45 decibels skaņas. Lielākā šīs zobirstas priekšrocība ir tās gudrās dizains. Tās rokturas ātri pārtop par ceļojumu futlāru un aizņem ļoti maz vietas. Kā jau visas Oakley zobirstas, arī šī izturēja mūsu veiktos testus. Sākotnēji veicām ūdens testu, kurā zobirsta ieslēgtā veidā tiek pilnībā iegremdēta ūdenī uz 2 minūtēm. Vēlāk veicām triecienu testu, kurā metām zobirstu pret grīdu no 1 metra augstuma 3 dažādās pozīcijās. Ar uzgalu uz leju, ar uzgalu uz augšu un uz sāniem, tādējādi simulējot iespējamo zobirstu izkrišanu no rokām vai izlietnes. Pēc abiem testiem zobirsta turpina darboties kā ierasts. Un kā pēdējo veicām zobu aplikumu testu. Pirms zobu tīrīšanas izmantoju aplikumu detektoru tablets, kas iekrāso zobu aplikumu spilgti violetā krāsā. Kopumā rezultāts ir labs. Tomēr, ja labāk ieskatās, tad šur tur tomēr var redzēt nedaudz violetas krāsas uz zobu virsmām. Tas visticamāk ir dēļ tā, ka no visām Oakley zobirstēm šai ir vismazākā jauda 66,000 kustību minūtē, kamēr citām ir no 72 līdz pat 84,000 kustību minūtē. Šobrīd šī pati lētākā no visām Oakley elektriskajām zobirstēm. Un arī starp visām elektriskajām zobirstēm, ko piedāvājam. Ja mēs salīdzinām cenu pret to, ko iegūstam, tad šis noteikti ir fantastisks modelis. Tomēr ņemot vērā, ka es lietoju tieši Oakley zobirstas jau aptuveni 3 vai 4 gadus, esmu pieredzis pie modeļiem, kuriem ir lielāka jauda, kas šajā birstē, man liekas, nedaudz pietrūkst.